Šodien mēs lasām no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 38. līdz 42. pāns. Tātad Lūkas evaņģēlijs 10. nodaļa, kam ir bībeles, tie var atšķirt, un kam ne, tad tie var telefonā paskatīties. Varbūt. Labi, tātad Lūkas evaņģēlijs 10. nodaļa 38. līdz 42. pāns. Un te tā rakstīts, atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā, tur kāda sieva, Marta vārdā, uzņēma viņus savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja un sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas tev vajag. Marija ir sev izraudzījušies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Amen. Sēžties, lūdzu. Nu, mīļās Martas un Marijas. Es gribētu teikt, ka draudzē droši vien ir Martas un Marijas un biezā slānī. Ja tāpēc, ka jūs esat daudz te. Nu, taču esat. Nu, droši vien, kad mēs varētu pielaikot, nu, tad vai es esmu tā Marta, vai es esmu tā Marija, kas sēž pie Jēzus kājām? Nu, kas jūs esat? Kā jūs sevi sajūtat vai iedomājaties vai redzat? Kas jūs esat pēc dabas vai pēc būtības? Jūs tā esat aizdomājušies kādreiz? Es te vienkārši domāju par šo līdzību, par to, ka mēs jau kaut kā aizvien līdzinamies. Vislabāk jau būtu Jēzum uzreiz, vai ne? Bet mums kaut kā nesanāk. Bet vismaz vai par Martu un Mariju esat dzirdējuši? Jā, man draudzē arī Marta un Marija. Tā mums tas labs tandēms viņām. Jā, bet es domāju par šo, man tas tā uzrunāja, un es domāju, tas pretstats, kā tomēr redz, kā Marta reaģē, kā Marta dara, ko Marta dara un ko Marija dara. No vienas puses mēs kā cilvēks, skatoties, mēs teikt, gan, vai nemaz nepalīdz māsai, nemaz necenšās, lai vismaz kaut kā tas darbs iet uz priekšu. Vienkārši sēž un neko nedara. Vai tas ir godīgi? Mums pēc cilvēciskajām mērauglām, vai tas ir godīgi? Droši ir, ka mēs teikt, tas nav godīgi. Ka viens pūlās un skrien un cīnās, un otrs tikai vienkārši tur bauda dzīvi. Mēs jau tā kā cilvēki esam tādi, ka mēs gribam, lai tas darbs iet uz priekšu. Jā, redzi, Jēzus tā interesanti, ka viņš saka, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām. Droši vien, ka mums arī ir visādas rūpes un raidas, un redz, daži pat nespēja uz draudzi atnākt, jo viņiem ir veseli čupu mājā darbu daudz, vai ne? Viņi nespēja atnākt, tāpēc, ka tad ir malka jākrāmē, tad ir jākurina, tad ir ēst jātaisa un tā tālāk. Un nav vaļas. Un tā dziesma nav vaļas, nav vaļas, nav vaļas. Nav vaļas priekš Dievu beigās. Nav vaļas šim garīgam laukam vai pie tā kunga pieķerties un beigās tā darbība pārvēršas par algu darbību. Mēs pirmīt lasījām par to, ka ir arī algu darbība. Kad notiek cilvēki noziedojās un kas viņus, jāsaka, apgrūtina, jeb pievalk tik ļoti, ka viņiem pat laika nav Dievu lūgt. Ir jau labi uzņemt viesus, un ir jau labi, ka tu mīli tos cilvēkus. Es jau gribētu teikt, Marta mīlēja Jēzu, bet viņa tā kā viņa to saprota.
viņa saprata tā, ka viņai jāpakalpo, ka jūs kādu mīlat, ko jūs darat? Jūs taču priekš viņu tur maizītes uzsmērēsat, kafiju pasniegsat, un tā tālāk, Ja jūs kādu mīlat, jūs noteikti pacentīsieties kaut ko izdarīt, vai ne? Jūs taču darat kaut ko, lai apliecinātu savu mīlestību un apliecinātu savu, tādu, jāsaka, savu attieksmi. Tāpat arī Marta, viņa cenšas un pūlās un dzenās pēc tā labākā. Viņa strādā un kalpo un pieliek pūles un ziedojas, respektīvi viņa pieliek savu roku Dieva darbam, vai ne? Kāds no jums tak arī to dara, ne? Jūs taču arī kāds pieliekat savu roku tam Dieva darbam un pūles un maizītes smērējat vai vēl kaut ko. Respektīvi, Marta ir čakla un strādīga. Bet kas ir ar Mariju? Viņa taču nemaz nepieliek to pūli un nemaz neparāda to centību. Un tad pat laikā Jēzus viņš saka, tikai vienas lietas tev vajag, Marija, tev izraudzījušies labo daļu un tā viņai netaps atņemt. Ko nozīmē labā daļa? Man jāsāk liecību stāstīt. Man te teica, ka man liecību jāsaka, bet pat cik es liecību laikā to nedarīju, tad es izvēlējos šo laiku, kad es varētu pastāstīt. Zināt, man sievai vienā reizē pazuda dokumentu mape. Salikt dokumentu un pazuda tā dokumentu mape. Un kā jūs domājat, protams, mēs slaukam putekļus, skatāmies skapa augš, skapa apakš, gultas apakš, izslauk putekļi, visu, kas ir zem gultas, visu iztīri. Kur varētu visas šūflādes pārkrāmēt? Nav tie dokumenti, kur varētu būt? Nav. Pielikām pūles, vai ne? Veselu dienu krāmējāmies. Neatradām. Kas bija jādara? Te jau kāds viss saka, lūdzu esot. Tā arī bija. Sieva apsēdās, beigās jau, cik tad var? Palūdz Dievs. Viņi tur apsēžās uz gultas malas, palūdz Dievu. Viņi saka, tā kā kāds teikt, un pacēl šito naktskapīti. Kur varētu iedomāties naktskapīti tumbačka apakšā, tā mape tur apakšā ir naktskapītim. Vienkārši šūflāde pilna, kaut kas ir bāsts, kaut kas ir pastumts, un tā mape ir aizšļūkusi aiz tā, un tad viņi, protams, nonāca zem skapīša. Bet tu domādams nedomās, es jums saku, visu māju mēs pārtīrījām. Izslaucījām, izmēzām, iztīrījām, bet nevarējām atrast. Otrs gadījums tāds pats manai meitai, droši vien, zināt, man vecāko meitu Anglijā, viņa aizbrauc, bija kaut kur aizbraukusi, un tagad viņa jābrauc uz Pakistānu. Viņa saka, un bāc, un nevar atrast pasi. Pasi kaut kur ir, jo viņa saka, es atceros, ka mēs braucām un ielidojām, taču bija tā pasi, kā tad mēs tikko nesen bijām izbraukuši. Pasi bija, tagad nav, meklē pasi, nevar atrast. Viņa saka, beigās jau es vairs neizturēju, izskatīju māju, izpētīju, nav neredz nekur. Beigās aizgājuši tur draudzē, teica, mīļās māsas, palīdzat, lūdzat Dievu, lai es arī varu to pasi atrast. Un tad viena no tām māsām saka, Dievs pasaka vādam, lai viņš atdod to, ko viņš ir nozadzis. Tāda lūkšana bija. Labi, viņi tagad mājā atbrauc, un tad meitai, vai man vajag šito tev to gultu dabūt uz otro stāvu, un uznesam to gultu, bet tur šaurs koridorīts.
Protams, kā arī jums droši vien ir koridorī, tie ir sakārts mēteļi un viss kaut kas, vai lielā biezā slānī, bet tam man tāds slāns apmēram parasti mēs būt. Bet cik bērni, ja, viens bērns, otrs bērns, trešais un paši mēteļi vēl visādi. Viņi nevar traucē, visus tos mēteļus nomet malā un tagad to gultu uznesuši, bet ienāca prātā, ka jāuznes gulti ir augšā. Un tā, ka viņi tagad tos mēteļus šķiro, izrādās mētelī palikusies pasērija. Tā, ka viņi gājuši no tās kontrolas, izrādās vienkārši iebāz uz kabatā, bet tajā mēteļu čupā viņiem vienāk prātā, kurā mētelī tad tas varētu būt vispār. Dievs iedeva un uzrādīja un pakārtoja, ka tās lietas nokārtojās. Un varbūt tā ir tā Marijas labā daļa, ko Jēzus saka, viņai netiks atņemta. Es nezinu, par ko Marta darīja tamī pasākumā, vai viņa pirms tam lūdza, vai pa ceļam lūdza, vai kurā brīdī lūdza, varbūt vispār nelūdza, vienkārši strādāja. Varbūt strādāja tos mīlestības darbs, bet varbūt nav šī saikne kaut kur tiek pazaudēta ar Dievu. Varētu būt, ka ir tie labie darbi, ar kuriem mēs dažkārt cenšamies, gribētos teikt, kad ar kuriem mēs mēģinam nopelnīt to labo slavu, vai mēs varam nopelnīt to debesu valstību, vai kurš iedomājās. Ka ar labiem darbiem var kaut kur nokļūt. Man liekas, kādreiz bija tāda, es atceros, svētdienas skolā bija tāds zīmējums, un tad bija tāda baiga augstā siena uzzīmēt, un tad tur visādi mēģina, tur trepes liek un pacēlāja, un aizrādās tur tādas durtiņas apakšā. Tad tam durtiņām rīja. Un tas ir Jēzus, protams. Mēs jau varam pie Dieva nonākt cauri Jēzu, un tā ir tā varbūt lieta, ko izmanto Marija. Viņa vienkārši sēž pie Jēzus kājām. Jā, es reizēm domāju, tāda pretstats. Jā, vai mēs varam ar saviem darbiem izpelnīties Dieva atzinību vai Dieva žēlastību? Ar darbiem laikam nevaram nopelnīt neko, jo Dieva žēlastība vai nu viņa ir, vai nu viņa nav. Ja tu esi te, tad tā ir Dieva žēlastība, ka tu esi atkūlies līdz šitai vietai un siltā telpā sēdi. Un labi, ka te nav augsts. Es iedomājos pareizticīgo baznīcā, kā tur ir. Jāsildās. Mēs varam baudīt un esam pateicīgi, ka Dievs mums ir devis tik labus apstākļus, un mēs varam pulcēties, varam nākt, un šis laiks vēl ir pagaidām Dieva žēlastības laiks. Vai mēs par to esam daudz pateicīgi? Varbūt. Jā, vai mēs esam pateicīgi Dievam? Un es domāju, ko gan tā Marija tur pie tām kājām darīja? Kāda bijis viņas funkcija tur? Ar ko viņa tur nodarbojās? Viņa vienkārši klausījās. Jā, varbūt jūs arī esat atnākuši vienkārši paklausīties, ko Dievs grib pateikt jums. Bet viena no tām lietām, es domāju, kad jautājums par to, kurā vietā, cik daudz laika es pielieku, ieguldos Dieva lūkšanā, Dieva tūmā, Dieva vārdu lasīšanā, tām garīgām aktivitātēm. Es saprotu, ka darbu mums mājā ir šitā un vēl tā kā mēdz teikt, vai Dievam dienu trūkst un vēl nav darba. Tam vienmēr būs ko darīt. Un mēs kā cilvēki vienmēr atrodam, ka tas jādara, tas. Un, zinat, es pateikšu arī daudz ko dažkārt garīgo darbu grūtāk ir uzsākt darīt, tev gatavs, esi visu kaut ko izdarīt, tur mašīnai riteni nomainīt un vēl kaut ko, tas jāizdara un tas jāizdara, tas ir. Bet kaut kas jāsagatavojas arī svētdienai. Redzat, mums ir tā cilvēcīgā daba, kur mēs miesīgi daudzas lietas mēģinam risināt un darīt un vēl piedāvām vēl sevi attaisnot. Tas tad bija viss jau vajadzīgs. Kas tad būtu par sadraudzību, ja tur maizītes nebūtu salikts un sasmērēts? Vai tad būtu kāda sadraudzība?
nebūtu, jo Marta nebija atnākusi. Tātad kāds ir parūpējies, kāds ir salicis, kāds ir pacenties. Tātad ir darbs pielikts. Nu jā, es domāju, vēl viena problēma droši vien Marta bija tāda, kas bija darītāji un gribētos teikt, tas kurbulis jāsaka, kas cenšas arī visu kaut ko izdarīt. Jā, bet es domāju, ka vēl viena mums ir problēma. Dažkārt mēs, kā cilvēki, bieži otru vērtējam un skatām pēc savas mērauklas. Mūziķis pasaka, kas tu tur krustaugus nenospēlēt? Bet viņš ir mācījies un vingrinājies jau labu laiku, un man jau liekas, ka man būs problēmas, ja es gribētu staurus paspēlēt. Vai citam man kaut sākot cits spējas ir, citam ir ēst gatavošanas spēja, ja? Viņam ir garš izjūta, viņš saprot, kā tam visam tos procesus, kas tur notiek. Arī gatavot jāmāk ir taču, ne? Cits ir mehāniķis, jo viņam saprot, kā tas ir, ka tur skrūvi no kurienes uz kurieni iet un ko viņi tur dara. Un cits atkal nesaprot. Redzat, katram, protams, no mums ir savas dāvanas, ko Dievs ir ielicis. Un tāpēc es saku, Martas un Marijas jums tad biezā slānī. Pie visa tā klāt, es saprotu, ka katram vēl sava saprašana, sava zināšana, ko jūs spējat darīt, un tāpēc ir labi, ja mēs darām. Darām tās lietas, uz ko mums Dievs pamudina. Jā, varbūt, ka man ir jāorganizē jauniešu darbs, varbūt man ir jāvār putra trūcīgajiem. Es nezinu. Katram no mums ir jāsaņem šīs norādes, jeb jāklausās, ko Dievs grib man pateikt. Tur teikts, čakls klausīties un kūtrs runāt. Tā bija kaut kā minēts. Kāds var pielabot. Jā, mēs varētu domāt, es domāju par Mariju, kas tā Marija bija tāda, un ja mēs lasām, ka citās vietās, kad viņa arī, es nezinu, vai tā bija tā pat Marija, bet kad viņa nāk un ir pie Jēzus kājām, citā vietā mēs lasām, kad viņa tur susina kājas un raud. Redzat, es domāju, varbūt, ka tā bija cita Marija. Par kuru te ir rakstīts, bet es domāju par to, ka arī šī grēka nožēlas un šī pazemība Dieva priekšā, viņa ir pie Jēzus kājām. Ja tajā gadījumā tur ir rakstīts, kad viņi izlēja eļļu un susināja saviem matiem, ja šī gadījumā, ka viņi vienkārši sēž pie Jēzus kājām. Cik mēs esam savu laiku pavadam pie Jēzus kājām? Cik daudz mēs dienā runājam ar viņu? Kā jums tas izdodas? Kamēr es braucu no Līgas uz Limbužiem, es visu ceļu lūdzu. Nopietni. Sūdzēju Dievam, Dievs dod, kad varētu to draudz uzrunāt, kaut kā iedrošināt, stiprināt un vēl kaut kā, lai tas Dievs, tu te dari galā. Ne jau, kad es te varu jums kaut ko izmainīt jūsu domas un domāšanu, bet ja Dieva gars jūs aizskars, jūs mainīsiet. Man liekas, no tām lietām redz, ko Jēzus te runā uz Martu. Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām. Redzat, mēs kā cilvēki arī, ja mēs runājam par to, ka te ir pieminēts par šo zūdīšanos, tad Dievvārds saka, gan nezūdaties nemaz. Tas ir vēstulē Filipiešiem teica, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un tālākais ir Dieva miers,
kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Es domāju, šī rakstvieta atsver, parāda to, varbūt Martas, varbūt to stāvu, kas viņai bišku pietrūkst. Varbūt drusciņ pietrūka. Jā, viņai sirds pilna ar mīlestību, viņa visu kaut ko cenšas, bet arī pat laikā viņai bišķiņ pietrūkās, un viņa sāk varbūt zudīties. Nu, jūs zināt, kas ir zudīšanās vispār? Kurš zina, ko nozīmē zudīties? Jūs gan nekad nezūdaties, vai ne? Jūs gan man forši tāds... Zini, kas ir zudīšanās, ja? Nu, sūdzēties, raizēties. Kā? Sūdzēties, raizēties. Jā, nu raizēties raizēties un vēl pie visa tā klāt. Ko tu, Marcita, dari? Viņa saka, Jēzu, tu pasaki viņai, taču beidzot. Dievs, kas te tagad notiek? Un tad mēs zūdamies par to, ka kaut kas nav noticis tā, kā mēs iedomājamies. Mēs uzplānojām, un mūsu plāns nestrādā. Man liekas, visgrūtāk tie, kas ir tie plānotāji. Zināt, ir tie strukturētie un nestrukturētie cilvēki. Bija kaut kad mums tāds tests, bija draugi, savienībā mums te. Un tad noskaidros, ka es esmu tas nestrukturētais, kuram viss notiek visādi un gatavs visādi, bet ir kāda struktūrēta, kuriem ir vajadzīgs plāns. Jūs plānojat darbus draudzē, vai ne? Ir kādi, kas plāno, vai ne? Nu, ir kādi, kas neplāno, tie vienkārši plūst kā tāda strauma līdzi, vai ne? Ir dažādi cilvēki, un mēs esam katrs savādāks. Bet visus Dievs grib lietot. Ir tos strukturētos, ir nestrukturētos. Katram tikai savs varbūt ir uzdevums. Un redzat arī, es domāju par to zūdīšanos, nav ko zūdīties par otru, ka viņš nedara tā, kā tu to var izdarīt. Viņš ir savādāks. Un te ir jautājums par to, ka vai es mīlu arī to, kas varbūt nenotiek tā kā pēc mana prāta, un varbūt tas, kas es kā cerēju, ka būs, un izrādījās, ka nav. Nu jā. Paceļās jautājums, kur ir tava sirds? Nu, kur ir tava sirds, tur būs arī tava manta, vai ne? Ja tev svarīgas ir garīgās vērtības, tad tur arī būs sirds tava. Ja tev nav svarīgas tās garīgās vērtības, tad tu netieksies un nemeklēs iespēju atrast laiku priekš Dieva vārda lasīšanai, lūkšanai un sarunai ar viņu vispār. Kur ir tava manta? Zināt, tur, kur ir tava manta, tur tu pēc to tu arī centīsies panākt, un ja kādam ir svarīgi nauda, tad viņš pēc tā skries un dzīsies. Bija tāds, man liekas, padomu laikos bija tāda dzīšanās pēc lielā rubļa. Un tad brauca uz kaimiņu, tur kaut kāda republika, un tad strādāja, lai nopelnītu vairāk naudas. Un taču pielika daudz pūļu. Un taču strādāja pat 12 stundām. Ne jau tur bišķiņi, bet strādāja tā kārtīgi, lai nopelnītu. Tad viss savas pūles pielika pie tā, lai tu to varētu nopelnīt. Un tad jautājums vai to, ko mēs varam nopelnīt Dievu laukā, mēs varam vienkārši Dievu lūgt. Cik es daudz pieliek tās pūles, 12 stundas mēs viens te nelūdzam, tas jau skaidrāk par skaidri. Bet tas laiks, ko mēs cik to laiku pavadam ar viņu, es gribētu teikt, tātad Marijas sirds bija tendēta uz garīgām lietām. Nu, Martas sirds varbūt bija vairāk uz tehniskām un materiālām lietām. Bet viņas abas mīlēja Jēzu. Vai ne tā? Viņas abas mīlēja. Jā, kā nu kuram tas sanāca, kā nu kuram tas izdevās, kā nu kurš varēja. Cik nu kurš varēja. Bet viens fakts, ka
ka viņas tomēr nāca un meklēja šo sadraudzību ar Jēzu, šo iepriecinājumu Jēzu. Ja, kaut gan tas pilnīgi diametrāli pretēji cilvēku darbība. Jā, ikdienas laicīgās rūpes. Jums nav rūpes, vai ne? Jūs tā ļoti bezrūpīgi no rīta ceļos un absolūti nerūpējos ne par ko. Es domāju, ka būs tā, kā man Dievs atnesīs, un tā būs. Redzat, lai garīgās rūpes nenomāc garīgās prioritātes. Tas laicīgās rūpes noēd dažkārt. Tad tas jāizdara, šitas jāizdara, to es vēl neesmu pagūs, un šitas vēl nav pagūts. Ja darba daudz būs, bet es saprotu to, ka lai tās garīgās prioritātes nenomāc. Un tas priekš mums katra viena ir svarīgi, lai mēs turētos pie Dieva un šīs, jāsaka, garīgās vērtības nepakāstu, nepazaudētu. Zināt, kā to garīgām vērtībām ir? Mēdz gadīties, ka viņas pazaudē. Kādi, taču ir jūsu draudzē nokristījās, vai ne? Solījās, nāca, un šodien, kur viņi ir? Pazuda. Redz, laicīgās rūpes pārmāca garīgās. Laicīgās vajadzības pārmāca garīgās. Un kur viņi šodien ir? Kaut kur pasaulē. Kaut kur, Limbažos ir cerams. Jā, bet es arī tāpatās mums draudzēs satieku tos cilvēkus, kas bija draudzē, un viņi nav spējīgi vairs atnākt. Jā. Vai mēs meklējam Dievu tūmu ikdienā, un lai mēs nepazaudētu vai neatstātu? Zināt, tas nav tā kā atslēgas, pazudu kaut kur. Vai gāju un pēkšņi es pazaudēju to garīgumu savu vai šo gara vērtību. Pēkšņi pazaudēju. Tas tā ļoti nemanāmi. Un Bībelē ļoti laba līdzība ir pateikts, kas nesakrāja, tas izkaisa. Ja jūs ikdienā nekrāsiet un nebēsat tajā smilšu pulkstenī smiltis klāt katru dienu, pēc laiciņa tur smilšu vairs tajā pulkstenī nebūs. Esat redzējuši tādu smilšu pulksteni? Un ja tajā smiltis tur netiek papildināts, tur tas pulkstenis izbeidzās. Tas tāpat arī garīgām lietām. Ja jūs nekrāsiet, tās lietas kaut kā izgarodu, pat varētu teikt. Jā, kur tavs manta, tur būs arī tavs sirds. Es domāju par šo zūdīšanos, Romiešiem te tā teikts, bet kā viņa saka, tur, kur tu pie tevis ir tas vārds tavā mutē, tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Redzat, es domāju, šis jautājums, cik mēs daudz pieliekam pūles, vai cik mēs daudz par to runājam, vai uzrunājam viens otru. Es gribētu teikt, ja mēs sanākam, mēs taču, es domāju, jūs arī tā uzmundrinat taču viens otru, ne? Arī šī gadījumā, es domāju, tas uzmundrinājums mums visiem ir vajadzīgs. Ja ne tev, tad man vismaz. Redzat, Martas un Marijas situācija ir tāda, ka viņi varbūt diametrāli pretēji izliekās. Bet viena lieta, kad Jēzus ir tā centrālā vieta un persona, ap kuru viss tas grozās. Un kaut mēs tās lietas saprotot, nepazaudētu to centru. Un patiesībā kādreiz te viens bīskaps teica, kristocentrisks, kaut kas tāds. Jā, ka mēs to centru nepazaudētu.
Lai vienalga, vai tu esi Marta vai Marija, vienalga, bet to centru, ka nepazaudētu. Šo Kristus mīlestību nepazaudētu. Šo Dievu svaidījumu, Dievu svētību, Dievu klātbūtni, ka mēs nepazaudētu. Viņi var pazaudēt. Jā, var izsīkt, var beigties, var nebūt. Bet, lai tas nenotiktu, jums ir visu laiku jāpapildina, visu laiku jāatjaunojas. Jāatjaunojas garā, jāatjaunojas vārdā, jāatjaunojas lūkšanā. Visu laiku jāpapildinās. Ja jūs nepapildināsaties, jums izsīks. Mēs jums par zemes lietām stāstījām. Lai Dievs palīdz, ka jūs papildinat savus garīgās vajadzības, ka jūs papildat šīs garīgo klātbūtni, Dievu klātbūtni, ka jūs visu laiku papildat un nepasējat vai neizsējat vai nepazaudējat. Lai Dievs jums dod šo spēku paturēt šīs lietas un nepazaudēt. Vienalga, vai jūs Marta vai Marija, vienalga. Bet ka šīs lietas varētu tā notikt. Ka Dieva klātbūtni mēs nepazaudējam. Ka mēs tiecamies pēc Dieva klātbūtnes. Marija jau neko nedarīja, vienkārši bija kājām sēdēja. Neko jau nedarīja. Tad viņa vienkārši bija tur tūmā. Lai Dievs svētī, ka mēs nepazaudējam un kad esam Dieva tūmā. Amen.